Daugavpils domes deputāti 8. marta sēdē pieņēma lēmumu palielināt atvieglojumu skaitu braukšanai Daugavpils sabiedriskajā transportā. Ar šo lēmumu ieviesta bezmaksas braukšana 1. oktobrī, starptautiskā vecuļaužu diena un 3. decembrī, invalīdu dienā. Vecuļaužu diena, tas 1. oktobrī, viņi varēs bezmaksas izmantot mūsu sabiedriskā transporta pakalpojumus, kā arī mūsu cienījamie invalīdi, kad ir invalīdu diena, tas ir 3. decembrīs, mums jāvērš vēl tādu ļoti lielu uzmanību tieši uz šo kategoriju. Ir arī labas ziņas absolūti visiem pilsētniekiem un Daugavpils viesiem. Gan mūsu pilsētas iedzīvotie, gan mūsu viesi un turisti, kuri atbrauks svinēt kopā ar mums mūsu pilsētas dzimšanas dienu, viņi varēs braukt bezmaksas, jo gribētos, lai lielākā daļa gan mūsu iedzīvotie, gan turistu un viesu, kuri atbrauks uz šiem svētkiem, varēs apmeklēt mūsu pasākumus, jo ar to mēs pacelsim mūsu pilsētas imažu un popularizēsim mūsu pilsētu. Bezmaksas braukšana tika ieviesta Daugavpilī arī visu konfesiju Ziemassvētkos. Vēl viens no 8. marta Daugavpils domes svarīgajiem lēmumiem – finansējuma piešķiršana bezmaksas latviešu valodas kursiem. Izvērtēt situācijas, mēs sapratam, ka praktiski laikam bezmaksas kursu pie mums pilsētā nav, bet ir kursi, par kuriem ir jāmaksā, un aptuveni tas ir 30 lati, un es uzskatu, ka ne katrs mūsu pilsētās iedzīvotāji var sev atļaut un samaksāt katru mēnesi 30 latus, un ar to ir domas lēmums par kursu organizēšanu. Es domāju, ka tādam programmam vēl jābūt arī turpmāk, un mēs arī ceram uz valsts atbalstu. Daugavpils pilsētas doma ir vislielākais darba devējs, un aptuveni mēs dodam 7,5 tūkstoši darba vietu mūsu pilsētas iedzīvotājiem, un es uzskatu, ka mūsu darbinieki ir tiesīgi apmeklēt kursus, papildināt savas zināšanas, organizēt latviešu valodas kursus. Mums nav tiesību kaut kā ierobežot gan pilsētas iedzīvotājus, gan arī ņemot vērā gan sociālo statusu, gan arī materiālo stāvokli, jo galvenais uzdevums mums integrēta sabiedrība, un tieši tādas kursas viņi dod tādu iespēju. Pilsētnieki dažādus līmenis var apgūt latviešu valodu, tas ir iesacējumi būs noteikti, būs tie, kuri pilnveidos savas zināšanas, un būs arī grupas, kurās domatas ar ļoti augsto līmeni valodas zināšanu. Bezmaksas latviešu valodas kursiem Daugavpils pilsētas doma piešķīra finansējumu 10 000 latu apmērā. Daugavpils pašvaldība rūpējas par savu iedzīvotāju valsts valodas zināšanām. Viens no konkrētiem soliem šai virziena ir latviešu valodas skolotāju likmju ieviešana pirmsskolas iestādēs. Mūsu pašvaldībā šogad pirmo reizi atrada finansējumu, lai atbalstītu mūsu latviešu valodas skolotāju, kuri strādā bērnu dārzos. Un absolūti visas grupas mēs nodrošināsim tagad finansējumu, kaut 1 stundu nedēļā latviešu valoda pasniegšanai mūsu bērnu dārzos. Un tiešām vecākiem nebūs jāmaksā par papildu nodarbībām, kuri saistīti ar latviešu valodu. Šī problēma tiešām mūsu pilsētā ir atrisināta. Šīs likmes tika aprēķinātas uz vienu bērnu grupu no 3 gadu vecuma. Un kopumā pa pilsētu tas sanāca 8,9 likmes. Bet, ja pārvest to stundās, tad sanāk, ka skolotāji ar katru bērnu grupu var strādāt nedēļā aptuveni 2 stundas. Pirmskolas iestāžu pāriešana uz apmācību tikai valsts valoda, par ko tagad diskutē valdība, nepārsteigs nesagatavotus bērnu dārzu pedagogus. Es domāju, ka no metodiskā viedokļa un no pasniedzēja viedokļa mums problēma ar latviešu valodu nekādu nebūs mūsu pirmskolas izglītības iestādes. Bet par vecāku viedokli domes vadība nav tik pārliecināta. Domāju, ka tiešām ne visi vecāki piekritīs tādam lēmumam, un tiešām ir vecāki, kuri iebildīs pret tādu nostāju, ka no paša sākuma tikai latviešu valoda viņiem bērniem audzināšana notiek pirmskolas izglītības iestādes. Bet bērniem patīk apgūt latviešu valodu bērnu dārzos, jo par to rūpējas kvalificēti skolotāji. Aizejot uz skolu, mūsu bērni
var lasīt, raksta latviešu valodā, prot veidot elementārus dialogus, var atbildēt uz jautājumiem. Ja? Ar mūsu rezultātiem ir apmierināti arī mūsu vecāki. Tas ir mūsu lielākais gandarījums. Tas nozīmē, ka mūsdienu Daugavpils bērniem nebūs problēmu ar latviešu valodas apgūšanu. Pirms 20 gadiem Latvijā paradies jauna sfēra – sociālais darbs. Daugavpils sociāli darbinieki 23. martā organizēs fórumu Paudžu saite un svinēs pašvaldības sociālo institūciju 20 gadu jubilēju. Īpašais sociālās sfēras lepnums ir kvalificēti speciālisti. Sociālo lietu pārvaldē strādā profesionāla komanda, no kuriem 97 bakalauri, 21 magistrs, un ģimenes atbalsta centrā strādā psiholoģija, kas mācās doktorantūrā. Pašlaik Daugavpilī strādā divas sociālas pašvaldības struktūras – Sociālo lietu pārvalde un Daugavpils pensionāru apkalpošanas teritoriālais centrs. Sociālo lietu pārvalde un tās struktūrvienības apkalpo apmēram 45,000 Daugavpils pilsētas iedzīvotājus. Pensionāru sociālas apkalpošanas teritoriālajā centrā rūpējas par 250 klientiem. Jubilejas fórumā sociālie darbinieki dalīsies ar jaunām idejām un inovācijām sava darbībā. Fórumā piedalīsies sociāli darbinieki, kuri strādāja pilsētā 20 un vairāk gadus, kā arī pavisam jauni speciālisti. Pasākums sekmēs sociāla darba kvalitāti un attīstību Daugavpils pilsētas teritorijā. Fórums notiks 23. martā Kultūras namā Vārpa. 6. martā Daugavpils domē uz sēdi sanāca Civilas aizsardzības komisija. Sēdi vadīja Daugavpils domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova. Tajā piedalījās Daugavpils un Ilūgstes novadu vadītāji, dažādu dienestu pārstāvji. Sēdes laikā tika runāts par iespējamiem pavasara plūdiem un pašvaldību gatavību tiem. Es ceru, ka šogad nebūs tik nopietni, kā, teiksim, bija 2010. gads, kad bija 7,72 centimetri. Uz doto brīdi tagad ledus biezums Daugavā ir 50-55 centimetri, ūdens līmenis 0 atzīme pagaidām. Ja? Sniega kārta diezgan plāna visā teritorijā Latvijas. Kaimiņām arī tas pats. Šogad ļoti sausa grunts arī. Tas, kas ūdeņi to uzsūks, teiksim tā. Kā katru gadu ir izstrādāts preventīvo pasākumu plāns. Sanāksmes laikā visi dienesti informē par savu gatavību paliem. Runājot par ledus iešanu, speciālisti to prognozē ne ātrāk kā marta 2. pusē. Pagājušajā gadā ledus sāka iet 2. aprīlī, bet 2010. gadā 27. martā. Mūsu dienesti ir gatavi, tātad plūdiem, ja, ir tehniskais nodrošinājums, un visi pārējie jautājumi, kas saistīti tātad ar ūdens paaugstināšanos Daugavas upē. Tika apspriesta iespēja nākotnē uzstādīt video novērošanas sistēmas, lai operatīvi, neterējot līdzekļus izbraukumiem, sekotu ūdens līmenim. Tāda sistēma darbojas Iekapilī. Kulakovas kundze uzdeva speciālistiem savākt visu informāciju par šādu tehniku, iespējam to uzstādīt un izmaksām. Tikšanas nobeigumā pašvaldību vadītāji saņēma informāciju par situāciju Kraujā, kur janvāra sākumā avarēja krāvas vilciens. Šobrīd tur notiek grunts tīrīšanas darbi. Ir veiktas apkārtējo āku ūdens analīzes, tās ir normas robežās. Pavasara atnākšana un kustošais sniegs atklāja daudzas problēmas un palielina darbu Daugavpils pašvaldības policijai. Viss apkārt sniegs jau sāk nokust, un no zem sniega izlien tādi nepatīkami momenti, kā atstātās limonādes buņģas, papīri, izsmēki un pārējie atkritumi, kas savukārt atrodas uz pieguļošās teritorijas, zaļajās zonās. Lielāko daļu privātmāju īpašnieku tā ir problēma. Daudz dzīvokļu māju mikrorajonos ar šo problēmu nodarbojas sētnieki, bet privātajā sektorā tas ir īpašnieka uzdevums. Mājas saimniekam ir jāuztur kārtībā ne tikai savu pagalmu, bet saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes noteikumiem pieguļošo teritoriju. Atbildība par šiem netīrumiem vienalga gulstas uz privātmāju īpašnieku pleciem, jo jāuzkopja vienalga pieguļošā teritorija ir pašiem saimniekiem, un tas jādara vai nu līdz tuvākajai brauktuves malai, vai nu
Ja tādas nav, tad 10 metri no zemes gabala robežas. Pašvaldības policijas darbinieki savukārt arī veiks profilaktisko darbu, lai apsakotu, kādā stāvoklī atrodas pilsētas zaļās zonas un privāta sektora pieguļošās teritorijas, kā arī mājas, kas ir pamestas. To saimniekiem arī ir jāsaved kārtībā savi īpašumi un nevar atstāt to tādā stāvoklī, kādā tas paliek pēc ziemas, nokūstot sniegam, jo visi netīrumi un cilvēku atstātie sīkie atkritumi no zem sniega lien laukā, un tādā veidā tas viss bojā apkārtējo ainavu un arī liecina par mūsu kultūras līmeni. Naudas sods šajā gadījumā var būt līdz 100 latiem.